Sveiki, mans vārds ir Arnis Ritinieks. Esmu sporta biedrības Durbrāļu ordeņas valdes priekšsēdētājs. Un Geto basketu rīkotajos streetball Geto Winter Edition ietvaros piedāvājam Durbrāļu ordeņa drosmes ringa cīņas džentlmeņiem ringā. Cik ilgi jau nodarbojies ar sportu? Pats nodarbojos no 4 gadu vecuma. Kāds ir tavs mērķis? Mans mērķis ir nedaudz piesaistīt uzmanību boksam kā tādam Latvijā, nedaudz plašākām sabiedrības grupām, darīt to pazīstamu gan kā profesionālu sporta veidu, arī gan kā baudām un skatām kā šovu. Vienmēr sakot, piesaistītam pēc iespējas vairāk uzmanības. Kas notiks 20. novembrī Skonto? 20. novembrī Skonto hallē būs fantastisks pasākums, uz kuru jums noteikti ir jāierodās. Būs fantastiskas boksa cīņas, džentlmeņi cīnīsies viens pret otru, labākie no labākajiem drosmes ringu uzvarētājiem. Arī būs profesionāli K1 cīņa vieglajā svarā līdz 70 kg. Būs arī Baltijas profesionālās boksa līgas profesionāļu cīņa. Un kā vakar nagla, visiem būs gačo un ozola cīņa. Ko tu ieteikt jaunajiem censoņiem, jaunajiem sportistiem? Es ieteiktu jaunajiem censoņiem motivācijai vienkārši rast iekšā spēks un nepadoties un kustēties uz priekšu. Ja ir talants, tad ir vajadzīga arī atdeve un darbs, un tad kopā šie abi saliekās un rezultāts neizbēgams. Sports ir mans dzīves stils, lai dzīvo Geto basketu un Durbrāļu ordeņas.